Lai viņi iemācītos operēt sabiedrībā, viņiem ir jāredz vispirms normāls piemērs un ilgstošs piemērs, kā mēs lietas darām, kā mēs konfliktus risinām, kā mēs viens pret otru izturamies, kā mēs sakam lūdzu, paldies. Tās visas lietas ir tās, kas ir jāmācās bērnam mājās. Bet esot dārziņā, tu pieredzi to, ka bērns ir tādā, viņš ir mūžīgā tagadnē. Tas ir tas, pēc kā mēs visi tiecamies, esot pieauguši. Viņi nedomā par rēķiniem, viņam nav atbildības. Mēs laikam sev tās latiņas uzstādam augstas, un mēs viņas nevaram sasniegt, un no tā mēs pa lielam paši sevi iedzinam tajā stresā. Un tas, ko bērnam mēs varam dot un mācīt, ir tiešām paši iemācīties būt tajā mierā, būt viņiem tas piemērs, ko atdarināt, un tam ir jāsākās ģimenē. Tas nevar sākties ārpus ģimenes no svešiem cilvēkiem.